Sveiki, draugi! Šodienas iedvesmojoša atziņa no manis par to, kas kopīgs biznesam un amatieru sporta izaicinājumiem sliktos apstākļos. No rīta pamodos un ieraudzīju, ka līdz lietus šodien ir brīvdiena, un es nopriecājos. Kāpēc? Jo es esmu pieteicies amatieru sporta izaicinājumam velo disciplīnā, un es zinu, ka mani konkurenti lietainos laikapstākļos lielākā daļa paliks mājās. Viņi nekur nebrauks, viņi gaidīs saulīti, labāku laiku, lai nav lietus. Es esmu nobraucis jau 12 km, nobraukšu vēl vismaz tikpat daudz un būšu pietuvojies tuvāk viņa apsteigšanai. Līdzīgi arī biznesā. Tad, kad ir slikti apstākļi, krīze, lejupslīde, daudz piebremzē savas aktivitātes, iesaldē projektus un attīstību. Es skatos tieši pretēji. Krīze ir ideālākie apstākļi, lai palielinātu savu tirgus daļu un no krīzes iznāktu spēcīgāki. Palielinām pārdošanu, palielinām mārketinga aktivitātes un pēc kāda laika, kad atkal būs lielais uzrāviens, mēs būsim krietni priekšā konkurentiem. Veiksmi mums visiem!